Liekam jaunu bildi iekšā, nākamā nodaļa no manas grāmatas, kuras uzrakstīju pirms 4 gadiem. Man īsti nepatika, tāpēc es viņu šobrīd arī pārakstu. Jo es redzēju to, ka tur ir vairākas lietas, kur mēs varam pamainīt secībā un niansēs, bet kamēr prātrītros un biznesa un šovs tiem, kas iet un dara, darbdienu rītos šobrīd ir atvaļinājumā, tad mēs lasam no šīs grāmatas pa nodaļai un tādā veidā mums ir joprojām domgrauds, ar kur iet un startēt. Šodreiz 7. nodaļa – uzlīmes. Kāpēc iPhone telefoniem un datoriem līdz nāk baltā Apple uzlīmīte? Jautājums varētu būt cits. Cik tev viņas tādas sakrājušās jau mājās? Androidis šī brīdī saka nekā nav. That's okay. Katram savs vājums. Bilde top skaidri atbildot uz nākamo jautājumu, cik Apple uzlīmi tu esi tā vienkārši ņēmis un uzreiz izmetis. Tie, kas ir Apple fanāti, izmest Apple uzlīmīti, un cik no tām ir kaut kur nolikts un atgādina tev par Apple ik reizi, ka tās pārcilā. Tev uz pēdējā izlaiduma iPhone iespējams jau sāk mazliet bremzēt, bet Apple uzlīmīti, kas nāk līdz viņam iPhone jau 5, ja, kas jau vēl darbojas. Mums 7-8 gadu bērniem uzlīmes ir tikpat svarīgs kā mūsdienu tīņiem sociālo mēdīju kontu sekotāju skaits. Tāpēc uzlīmes joprojām ir veiktspējīgs zīmola atpazīstamības instruments. Piemēram, kādos gadījumos pilsētu, arī valstu popularizēšanai. Un kurš gan nav redzējis ar valstu un pilsētu uzlīmēm aplīmēts busiņus, un tikai, kas ir apceļojuši rentākās vietas, vai arī, piemēram, identitātes, vai konkrētas pārliecības, vai nostājas paušanas uzlīmes. Piemēram, vien brīdi bija tāds uzlīmes latvietis un latvieta, kas pārņēma Latviju straujāk nekā kūlas dedzināšana pavasarī. Piederība kaut kādai komūnē, jeb fanošana par sporta komandu vai mūzikas grupu, atbalsta izrādīšanu politiskām vai nevalstiskām organizācijām. Tas viss iedarās šī konkrētajā sadaļā par uzlīmēm. Šim marketinga instrumentam ir arī tāds, kā varētu teikt, guerilla, jeb partizānu marketinga paveids, kas ir mazliet huligānisks un pa kluso izpildu pagrūjas komūnas funkciju, piemēram, jauniešus interesējošu zīmolu vai grupu uzlīmes uz elektrības stabiem un mājas stūriem. Guerilla un partizānu marketings vairāk tādā ziņā, ka tas nav nesaskaņots nekur, bet viņš attiecīgajā segmentā viņš ir tieši tas, ko tavu klienti vēlās. Šādu uzlīmīšu izmēram jābūt pietiekami mazam, lai pašvaldības policija tās vienkārši laist gar acīm, kas saka, par kozļaņu nakļeikām jau neies sods likt. Vēstījumam jābūt arī īsam, lai raitā solī ejot garām varētu paspēt izlasīt, un ideāli, protams, ja krāsas palīdz izcelties uz pelēku vai tumšu fonu. Esmu domājis, man, piemēram, mācies valodas. Es esmu vairākas redzējis, ir ceļš kaut kādu jaunu zīmolu popularizēšanā, vairāk gan nevalstiska organizācija kontekstā. Vai kaut kādu underground dibinājumu vai vēstījumu un mazāk, piemēram, kaut kā tiešām izteikti komerciāli ieturētu biznesu, nav stabilizētu biznesa kontekstā, bet joprojām vienspējīgs instruments. Mums mācies valodas, mēs neesam to tā izdomājuši. Un, ja es salīmētu visu kaut kur mācies valodas uz izvēlēm stūriem Latvijā, labs jautājums, vai tas palīdzētu, vai tas radītu pretējo efektu. Mūsu mērķa auditorija ir 40-50 un pat 60 gadi. Un vai viņiem tas liktos forši un krūti, vai viņiem tas liktos pretēji vairāk dzeltenīgi. Labs jautājums, drīkst ierakstīt komentārā, bet joprojām, ka es ceļoju un arī šeit Itālijā vairākās vietās var redzēt to, ka ir uzlīmītas un ir salikts un ir cilvēki, kas pie viņiem apstājas un kas skatās. Protams, tie nav ne tūkstoši, ne miljoni, bet kaut kāds bars tas ir un tas palīdz tavai atpazīstamībai kaut kādā mērā. Un, ja ne pat tā, ka tu viņus saliec kaut kur uz ielas stūriem, ja, un telefonu stabiem, ne, bet kaut vai līdzīgi kā Apple, ka tu tās uzlīmītas iedod līdzi savam produktam, un tad, lai tas klients dara, ko grib, un tad viņš tur sēž mājās un domā. Tā reizes, jo, kā uzlīmīt, tas mums ir, kā minēja grāmatā, šī nodaļā mums uzlīmītas ir ļoti svarīgs moments, mēs nevaram viņus tā vienkārši izmest ārā, un tad viņš tur ceļo no viena plaukta uz otru plauktu, un varbūt kaut kādā brīdī uz datoru uzlīmējās virsū. Un, ja viņa vēl ir stilīga, viņš kaut kādā mērā rada tādu nostāju
angliskais vārds affinity, kam es piederu, kas ir tā man nostājas grupa, ar kur es asociējos, un viņš ir foršs. Nu, tas nav nekas slikts, un ir cilvēki, kas to dara, viņas sporta komandām ir tīpaši, vai, es zinu, es redzēju kādas politiskās pārliecības, vai kaut kādām underground organizācijām saistītās lietas. Visur ir, daudz, kur ir līdzāk kādu uzlīmīti, un redzot viņus un to uz kādu datoru vāku vai uz somas, patiesībā ir forši. Un ja tavs zīmols ir tāds tuči edgy, vai arī tas ir tas, ko tu gribi pacelt vairāk, labs instruments, uzlīmīts joprojām ir ļoti labs instruments. Mums bērndārzos, mums primārais biznesa valoda apmācība, mēs bērndārzos ļoti daudz, kur mācam. Nu, tur uzlīmīts ir, tu tur var likt viskrutāko video viņiem skatīties, vai vēl kaut kas viņiem, ir uzlīmīts, saroties. Ja bērns ir dabūjis uzlīmīts par to, ka viņš ir labu darbiņu padarījis, visi forši, diena izdevusies. Un nodarbība bijis superīgs, skotājs ir bijis labs. Un tas ir tāds, kas, ko ņemt vērā. Tāpēc arī katru dienu mēs ejam un lasam par nākamā nodaļu. Šoreiz bija pa uzlīmītēm. Nu ko? Ejam, daram. Tiekamies nākamo reizi. Nākamajā nodaļā. Sveiciens no Perudžas. Turistiska pilsēta, bet labs pitstops. Mazai kafija un kaut kam garšīgam.